Esam ieradušās Frā Mareta Laso spā. Mēs ar Nikiju abas divas dzīvosim vienā istabiņā. Mums katrai sava gulta. Manuprāt, istabiņas ir arī ļoti plašas un gaišas. Bonusā mums vēl ir balkons ar burvīgu skatu uz pludmali. Pirmais iespējas par šo vietu ir labs. Teritorija izskatās plaša, blakus ir mežs, pludmale, un šeit ir arī dažādi pakalpojumi, kurus mēs noteikti paspēsim vēl izmantot. Frā Mareta Laso spā atrodas Igaunijas kurortpilsētā Haapsalā. Pēc 2 gadiem tas svinēs jau 30. pastāvēšanas gadadienu, un uzkrātā pieredze apmeklētājiem ļauj izbaudīt pat tiešām lieliskas brīvdienas. We offer different packages and accommodation for our guests. Mēs saviem viesiem piedāvājam izmitināšanas komplektus. Tie pieejami dažādos garumos, no 1 līdz pat 7 naktīm. Šajā piedāvājumā iekļautas brokastis, pusdienas, vakariņas restorāna bufetē, kā arī dienas spā centra apmeklējums. Par dienas spā centru mūsu viesi ir īpaši priecīgi. Tas sadalās 6 zonās. Āra un iekštelpu baseins, milzīgs džakūzī, 6 dažādas saunas un pirtis, kā arī atpūtas zona ar apsildāmiem krēsliem. Well, as our name says, Frā Mareta Laso spa, we offer thalassotherapy. Bet, ja runājam par īpašo, kas piemīt tieši mūsu atpūtas kompleksam, tā ir talassoterapija. Tā sevī ietver jūras elementu izmantošanu, procedūru un relaksāciju veikšanai. Dubļus, ko izmanto šajās procedūrās, vietējie zvejnieki izmantojuši jau vairākus gadu desmitus pirms mums. Tiem piemīt dziedinošas un atslābinošas īpašības. Protams, mūsdienās mēs esam mainījuši veidu, kā tos izmanto. Ja agrāk cilvēki kāpa dubļu vannās, tad šobrīd mēs savus klientus ar tiem ieziežam, un pavisam drīz jūs to uzzināsiet. Bet, manuprāt, šis ir lielisks veids, kā dubļu lietošana apvieno vēsturisko ar mūsdienām. Kad par īpašajām procedūrām, ko piedāvā šis kurorts, esam uzzinājuši, laiks tās izbaudīt. Nikija dosies uz tradicionālo dubļu terapiju, savukārt Keitai šī procedūra tiks papildināta ar aromu masāžu noslēgumu. Man bija klasiskā dubļu procedūra, kas ilga 20 minūtes, un interesanti, ka šie dubļi ir ņemti tepat no Haapsalu. Tie bija aptuveni 47–48 grādu karstumā, bet tajā lielajā traukā, kur tad tie dubļi atrodas, tur tie grādi sasniedz pat pāri 50 temperatūrā. Šī procedūra ir piemērota jebkuram, bet saka, ka tā ir arī ieteicama cilvēkiem ar konkrētām slimībām. Tās gan es neuzskaitīšu, bet ir pieejama informācija arī viesnīcas mājaslapā par šīm te procedūrām un sīkāk par to, ko tad tās sniedz. Un kādas sajūtas tev, Keita? Es apmeklēju aroma dubļu procedūru, un priekš manis tas bija jaunums. Procedūra pati sākās ar to, ka es tiku ieziesta ar dubļiem, tālāk jau ietīta plēvē un segā. Pēc tam aptuveni 20 minūtes es vienkārši gulēju šādā te pozīcijā un relaksējos. Tad gāju dušā nomazgāties, un pēc tam sekoja tāda ļoti feina masāža ar ēteriskajām eļļām vai kaut ko tam līdzīgu, bet katrā ziņā smaržoja pēc vīnogām un bija vaigi forši. Procedūra ilga 1:20, un pēc tās bija patiešām tāds patīkams nogurums. Tādēļ meitenes dodas izbaudīt nesteidzīgu pastaigu pie ūdens. Pastaiga pēc procedūrām bija tieši tas, kas nepieciešams. Tagad dienas izskaņā laiks mierīgām sarunām uz balkona. Vakars tiešām ir skaists, man patīk, ka te ir ūdens tums, un it kā tepat pāri līcim ir pilsēta, bet mēs esam tādā nomaļā vietā, un ir svaigs gaiss, un tie putni lido. Liekas, ir diezgan forši. Jā, un tomēr ir lieliski tāda pievienotā vērtība. Tavam numuriņam ir arī balkons. Jā. Un ir skatu uz ūdeni, un tu vari vērot saulrietu. Un diena var ļoti skaisti noslēgties. Jā.
Labrīt, meitenes! Oho, jūsu istabiņā jau valda rosība, gatavojoties jaunajai dienai un jauniem piedzīvojumiem. Bet, kā redzu, vispirms, protams, brokastis. Jāsaka, ka ar vienu dienu tomēr ir nedaudz par maz, lai izbaudītu šo spa kompleksu pilnībā, bet brokastis ir pēstas un laiks doties nākamajos piedzīvojumos. We would like to say thank you for your lovely stay, and here's a little gift from Latvia. Kūkumīlis. Thank you. Thank you. Bye. Ar to arī noslēdzas meiteņu viesošanās Frā Mare Talaso spa atpūtas kompleksā. Un nu, ceļš no Hāpsalas uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu.